Kā jau mēs zinām, cilvēkam ir ļoti daudz enerģētiskie centri, caur kuriem mēs elpojam. Mēs ņemam, atdodam, ar to rīkojamies, un katrs no šiem centriem ēd savu veidu enerģijas. Krieviski ir vārds simjā. Simjā. Septiņas manas izpausmes, 7 manis kontakts ar pasauli, 7 dažādas vajadzības. Un tikai, ja viņas visas ir realizētas, cilvēks var teikt, ka viņš ir ģimenē un simjē. Ja šīs sajūtas nav, mums vienmēr katrā šajā vietā vajadzēs ņemt kaut ko citu. Un tā ir bijis ļoti daudzus gadsimtus, tā notiks arī uz priekšu, bet šajā brīdī pasaulē notiek pietiekoši liela izmaiņa. Cilvēkam parādās 8. centrs. Tas, kas Bībelē bija kā ceļa zvaigzne. Tas, ko mēs bioenerģētikā saucam kā informatorija. Tas ir tas kanāls, tas cilvēku bagātības apjoms, kas ir dots katram individuāli. Un ar šī centra pienākšanu ļoti tuvu biezajiem atmosfēras svāņiem, tātad mūsu smalkajiem ķermeņiem, kur ir blīvāki. Ēteriskais ķermenis un fiziskais ir visblīvākie pēc sava blīvuma un apjoma. Līdz ko šis centrs pietuvojies zināmā attālumā ķermenim, kādreiz viņš cilvēkam stāvēja krietni augstāk, tādēļ bija vajadzīga baznīca, kas ļoti attīra, lai cilvēks varētu augstu uziet. Šajā brīdī tas notiek uzreiz šeit un vienpersoniski, katram cilvēkam. Tas notiek visai pasaulē vienlaicīgi, visai cilvēcei, katram. No šī brīža ļoti strikti mainās cilvēka enerģētiskā uzbūve. Šis augšējais centrs, viņš ir visspēcīgākais, un viņš tātad nosaka dzīves dominanti, to gaitu, uz kurien mēs dodamies. Jo viņš ir tuvāk ķermenim, jo viņam ir lielāka gravitācija, un viņš uzliek savu zināmu zīmogu tam, ko mēs darām, kā mēs rīkojamies. Tad, kad mēs lecam ar izpletni, mums smaguma centrs atrodas šeit zem nabas, un cilvēks ap viņu griežās bezsvara stāvoklī. Tad, kad mums parādās 8. centrs, kas ir cilvēka informatorijas, smaguma centrs piestiprinās viņam, viņš izsauc zināmu gravitāciju. Pareizāk tā smaguma centrs paceļās uz šo vietu, tieši krūtīs pa virsu. Un pašā vidū mēs no šī brīža sākam domāt ar sirdi. Tas ir jaunā laikmeta domāšana, viņa vispār savādāk nevar būt. Tikai te šajā rīcībā ir iespējams pārdzīvot to pātrinājumu, kas tagad būs visai pasaulē.